Lord, oh, do remember me. Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. Kā jūs vērtējat aizdīto gadu? I took Jesus as my Savior, you take him too. Tie ir pārgājieni. Pēdējais bija ļoti ekstrēms. Dzīve vienkārši pati taisa kontrolpunkts. Apmaldoties, vai vienkārši, kad ir jātiek pāri kādam tiltiņam, kurš ir ļoti aplūdis. Un bērni ļoti atsaucīgi, viņi ļoti, viņiem ļoti patīk ārā. Tīpaši kopā ar saviem skolotājiem. Pēc dievkalpojumiem, kad ir ārā jauks laiks, tad mēs dodamies vienkārši ārā, neko nedomājot. Un bērniem vienkārši viss ir galvā. Viņi paši izdomā, ko darīt. Arī kaut kad ārpus, kad mēs sanākam tomēr arī kaut kad ārpus dievkalpojuma laika, un tā ir tā diena, kad mēs paši to arī izlēmjam, un tā ir mums ceturtdiena. Tie ir 6:30 vakarā, kad bērni nāk uz manu māju, un mājas durvis vienmēr atvērts, un viņi ļoti gaidīti. Un daudz nāk? Viņi nāk daudz, viņi nāk 9, jā. Viņiem patīk, ja? Jā, viņiem patīk, un viņi vienmēr, ja arī kādreiz nāk no darba mājās, viņi jau man tur kaut kur sagaida un paprasa, vai būs te 7? Es saku, būs, noteikti būs. Jo vārds mēs arī atšķiram bībeles, un viņi arī lasa paši, jo nāk bērni, kuri īstenībā arī varbūt nekad bībeli, tāds sajūt arī tiešām, kas bībeli tur pirmoreiz rokās. Mums ir arī diskusijas, mēs pārnēm, mēs arī pastāstam savus ticības piedzīvojumus, man tādi ir, un arī bērniem tādi ir īstenībā, viņi stāsta ļoti interesanti daudz ko. Tad mēs arī padzeram tēju, tad, kad mēs esam beiguši šīs pārunas, tas ir apmēram pusstundu, kādreiz 40 minūtes ilgāk, viņus nevar nodēt, viņi ļoti tiešām ir kustīgi, un tad viņi grib... Mums ir tādi piekdienas vakari, kuros mēs tiekamies lieliecē meklētāji, kas jau ir izauguši, un tajā tas ir laiks, ko mēs pavadām viens ar otru, gan pētot bībeli, dziedot, lūdzot. Tas ir brīnišķīgs laiks, kur tiešām mēs varam viens otru stiprināt. Tātad mūsu klubam izveidojusies tāda jauka tradīcija, jau 3. ziemu pēc kārtas mēs dodamies uz Gaiziņu kalnu un braucam tur lejā ar dažādām ietaisēm, principā kamerām. Un šajā gadā mēs šo jautro pasākumu apvienojam arī ar uzņemšanu ēgļu ceļmeklētāju klubā. Liels prieks bija satikt mūsu draugus ēgļos, un patiešām pasākums bija izdevies un tika veidots jauns draudzības saites. Kāds ir stāstījis par to, kā mēs stāvam mašiem? Tātad tajā rītā, kad mums bija paredzēts doties uz ēgļiem, sabat rītā, mūsu mašīna bija tā ieputināta sniegos, kad principā mums bija kāda puskilometra mašīna jāstumj pa metram un jārok sniegs nost, kas mums, protams, paņēma papildus laiku, bet mēs ēgļos tomēr nonācam, tātad runājot par šo pasākumu tieši konkrēto, kurš notika relēja programmas ietvaros. Mēs Madonas kluba ceļmeklētājus daudz sev pazīstam jau vairākus gadus un arī sekojam līdz tam, kā viņi progresē. Madonas klubs ir ļoti labs paraugs tādam, kādam būtu jābūt ceļmeklētāju klubam. Lielākā daļa no bērniem tur nav no adventistu ģimenēm, un tāpēc šis klubs ļoti veiksmīgi darbojas tieši misijas laukā. Un ļoti jauki bija redzēt vairākus ceļmeklētājus, kuri bija patiešām palikuši ļoti nopietni, un es gribētu ieteikt visiem ceļmeklētāju direktoriem organizēt šādas sadraudzības pasākumus ar citām pilsētām, jo bieži vien bērniem tieši nākot ceļmeklētāju klubā visvairāk piesaistās, kad var iegūt jaunas draugus, un it īpaši tas ir jauki, kad var iegūt jaunas draugus no citām attālākām pilsētām, un tas ir arī varbūt tas, ar ko mēs varam konkurēt ar pasauli, ka tomēr tur nav tādas iespējas.
9 bērnus savaldīt ir grūti, ja, un viņi ir ļoti aktīvi, cik arī puiši ir, un viņi visi ir pusauģi, kādi, un tādi riktīgi, tur ir tādi futbolisti, man nāk puiši, ja. Galvenais, lai viņi klausītos. Pāris uzskats līdzekļus izmantoju, kā, piemēram, varētu, jo ir tā arī citreiz, kad nu, nevar, viņus ir tiešām reizēm grūtāk ieinteresēt nekā, nu, pieaugušie vienmēr klausās un tā, bet maziem vajag interesantāk, tu nevar tā vienkārši. Vajag izdomāt savu paņēmienu. Un tad tur viņiem daudzies arī kopā, ja? Nu, beigās mēs tā kā, jā, tā brīvāk tā jūtamies, bet, nu, sākumā mēs paņemam, pamācamies, palasam no Dieva vārda kaut ko, tad es viņiem jautāju, ko viņi domā par šiem pantiem, un tad es viņiem pasaku savu viedokli. Un tā. Un cik jūs tur esat apmēram? Nu, kā kur reiz, bet tagad kādi 5, 6 mēs esam, tā kā, jā. Pietiekamiem? Jā, nu, ir arī tā, ka daži tādi draiski diezgan uzvedās interesanti, bet, nu, tas viss ir piedodami, jā. Ja viņi klausās sākumā vismaz, tad viss ir labi. Un ja viņi var man beigās pastāstīt, ko viņi ir iemācījuši. Kas jādara, ja nav skolotāji? Jāiet meklēt! Tātad 9 gados tu sāki pats būt ceļu meklētājs? Un tagad tu esi izaudzis, un tagad tu esi skolotājs? Iespējams, jā, es cenšos. Man sauc Mazā Ieviņa. Es esmu piedzīvojumu meklētājs skolotāji. Mums ir 3 piedzīvojumu meklētāji. Man ir prieks, ka es varu kalpot un kad viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Ir to vērts būt ceļu meklētāju skolotājiem? Nenoliedzami. Un to jautā? Es arī nevaru sagaidīt, kad kļūšu par ceļu meklētāju skolotāju. Halleluja! Halleluja! Tagad jau mēs diezgan ilgi jau esam kopā, tad notiek brīnumainas lietas. Bērni lūdz tie, kas vispār nekad nav lūguši. Un tās lūgšanas ir tiešām tik jaukas, ja, ka man brīži vien, tad, kad viņi lūdz, man pilnīgi asaras acīs, jo es priecājos, ka viņi lūdz. Un ka viņi var jau redzēt, varbūt arī kaut kādu izaugsmi viņos. Iespējams, jā, pieņemsim arī lūgšanās tīri, kā viņi lūdz. Pieņemsim, sākumā viņi vispār tā. Nu, neviens negribēja īsti lūgt, nevēlējās vai nemācēja. Nu, kauns iespējams vai kā tā. Bet, nu, tagad ir tā, ka viņi arī lūdz un var dzirdēt, ka ir izaugsme. Un vēl, kas man iepriecina, ka es redzu, ka bērni jau, kad pirms sabata jau atnāk laicīgi, viņiem rokās ir bībeli, viņi atnāk pusstundu ātrāk, sēž turpat pie upītes, ja, un lasa bībeli to pusstundu ātrāk. Mums ir Lotte, vismazākā meitene no 3 piedzīvojumu meklētājiem, kurā ir sajūsmā par katru mājas darbu. Lielākā daļa bērnu tomēr ir, kas nav to bībeli rokās turējuši. Arī nekad nav lūguši. Tas ļoti priecēja, ka viņi to dara tagad. Jā, ir to vērts. Jā, ir to vērts. Tiešām ir to vērts pielikt šīs pūles, atvēlēt to laiku, ja, un ar to nodarboties. Jo to jau redz jau, ka tomēr cik grūti jauniešiem ir pēc tam jau dzīvē visādi iet. Un tomēr tas Dieva vārds, kas viņos ir iesācis kā tāda seikliņa, tas tomēr kādreiz arī augus var nest, un tas ir tas lielākais prieks, ka tu esi pielicis tomēr ar Dieva spēkā šo darbu un ielicis tur esi to. Un tas ir ļoti mums. Tomēr tā ir mūsu misija, āmen, jā. Āmen. Jā, tā ir mūsu misija. Kā tikt pie bērniem, ko uzaicināt uz ceļu meklētāju klubu? Vienkārši noķerēt viņus. Lord, oh, do, Lord, oh, do remember me. Do, Lord, oh, do, Lord, oh, do remember me. Do, Lord, oh, do, Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. We girls are going to heaven, you boys come too. We girls are going to heaven, you boys come too. We girls are going to heaven, you boys come too. Way beyond the blue. Thank you for the Nu, tas no mans puses ir viss. Lai jums jauka dienā!